pavisam īsi pastāstīt par Rīgas krēslu fabriku un to, ko mēs darām. Pagaidām, diemžēl, bez CO2 emisijas iztikt nevaram. Elektrība jāpatērē, līma arī daudz, kas ar pārvāram, bet sākšu varbūt nevis ar sākumu, bet ar beigām. Un kādēļ? Droši vien, ka tas taps skaidrs. Vai es domāju, daudz no jums pazīst šo zīmolu? Ja nē, sakiet, ka nē. Daži varbūt no jums ir redzējuši šo veidojumu. Tas ir viens no mūsu pēdējā laika lolojumiem - šūpuļu manta rū. Lūk, un kopš vakardienas viņi jāskat kontekstā. Tātad ikgadējā IF produktu dizaina balvas konkursā Mazulītis Rū šo balvu ir iegūst. Tātad turpmākajās mārketinga aktivitātēs šūpuļu manta nesīs šo, ja tā var teikt, dizaina kvalitātes zīmolu. Droši vien, tagad atgriežoties sākuma punktā, 1999. gadā, kad man ar saviem kolēģiem radās ideja padarīt krēslu ražošanu par atsevišķu tādu biznesa nozari, tad mēs aizsākām savu darbību vietējā tirgū ar šādu te logo. 2011. gadā esot pie gandrīz sasistas silas Latvijas tirgū, nolēmām, ka vienīgā praktiskā un teorētiskā iespēja saglabāt biznesu un cerēt uz kaut kādu izaugsmi būtu pievērsties liek līmētās aplākšņu mēbeļu ražošanai. Ar mērķi radīt produktus, kas būtu konkurētspējīgi arī ārpus Latvijas pasaulē. Šī iemesla dēļ šogad pavasarī tika radīts zīmols, kas varbūt pasaules tirgos būtu vieglāk saprotams un uztverams. Mēs nolēmām nemeklēt varbūt sevišķi lielu gudrību šajā zīmola vedībā un nosaucām to vienkārši par Riga Chair, kas attiecīgi norāda uz to, no kurienes mēs nākam un ko mēs darām. Pirmā pieredze rāda to, ka cilvēkiem Eiropā tiešām uzreiz ir skaidrs. Skaidra mūsu izcelsme. Mūs pārsteidz tas, ka tiešām ļoti daudziem ir jau, tā teikt, iepriekšējas zināšanas par to, ka Latvijā ir senas liek līmētās aplākšņu mēbeļu ražošanas tradīcijas. To zina gan somi, to zina zviedri, to zina vācieši, holandieši. Un tas dod patiesībā mums tādu lielu pārliecību un arī pamatu turpināt strādāt un attīstīt savu produktu, teiksim, sortimentu struktūru un audzēt to visu lielāku un vērst plašumā. Tad pavisam īsi tāda vienkāršotā veidā mēs ražojam biroja krēslus,
kas sadalās tātad par klasiskajiem krēsliem, biroja telpām, rakstām galdiem, dažādi krēslas no koka, metāla kombinācijās un tā tālāk. Mīkstās mēbeles, tā skaitā, dīvāni, klubkrēsli, iebūvēti dīvāni, jebkādas polsterētas mēbeles. Bērnu mēbeles, skolām bērnu dārziem, tā skaitā rotaļlietas, un krēsla skatītāju zālēm, kas sīkāk iedalām krēsla augstskolām vai viņa auditorijām, koncertu zālēm, teātriem, tribīnēm, sporta būvēs un tam līdzīgi. Tad šeit ir īsts ieskats sortimenta, ja tā teikt, redzamākajā daļā. Viens no mūsu pirmajiem pašu dizainētajiem krēsliem, krēslas puzle. Sākām ar viņu strādāt 2006. gadā, un šis krēsls patiesībā ir, ja tā var teikt, vainīgs pie tā, ka mēs pieņēmām lēmumu arī savu ražošanu attīstīt, kā liek līmēto saplākšanu, mēbeļu ražošanu. Jo vēl labajos laikos, tātad 2006. gadā, kad mēs vērsāmies pie Latvijā esošajiem lielajiem saplākšu mēbeļu ražotājiem Latvijas Bērza, lai ieviestu šo te ražošanā. Tad mums tas process, man šķiet, ņēma vairāk kā pusotru gadu. Kā rezultātā Latvijas Bērs izlēma pārtraukt lieklīmēto mēbeļu ražošanu. Neatlika nekas cits, kā vērsties pie sāgas tajā laikā. Sāga pārģēma visu no, teiksim, Latvijas Bērza iestrādes un saražoja pirmo paraugu partiju 100 krēslu apjomā un tad bankrotēja. Mēs sapratām, ka ar šo te ražošanas funkciju deleģēšanu trešajām personām nekas labs nav gaidāms. Un tādēļ sākām iepirkt tehnoloģijas un iekārtot telpas, lai paši to varētu darīt. Šobrīd mēs esam ļoti sekmīgi ieviesuši pie sevis šo krēslu ražošanā un arī diezgan labi pārdodam. Šo varbūt kāds no jums jau ir redzējis. Tad šis ir uzskatāms par produktu, ko mēs ieviesām kā pirmo lieklīmēto mēbeli. Un pašiem par lielu pārsteigumu ieguvām Red Dot balvu un sākās diezgan lavīnveidīgs process saistībā ar, kā saka, no gaisa nokritušās publicitātes apkalpošanu. Tas, ka izrādās paņem šausmīgi daudz laika, maz atliek strādāt. Tīruļa kungs man piekritīs. Viena no īpašībām, kas mums šķiet ārkārtīgi svarīgas, tā kā mēs orientējamies pamatā uz mēbeļu projektēšanu un ražošanu, arī sabiedriskām telpām un sabiedriskai vajadzībai, tad ļoti svarīgs ir mēbeļu fiziskie parametri un ir funkcionāls īpašības šajā gadījumā iespēja ķeblīšus sakraut vienu uz otru. Šajā gadījumā mēs risinām patiesībā vairākas problēmas, lai arī konkrētais ķeblis ir kļūst populārs arī mājsaimniecībās lietošanā. Jebkurā gadījumā eksporta tirgu sasniegšanai ir ārkārtīgi svarīga šī te savietojamība vai sakraujamība vienam uz otru, jo, kā izrādās, 40 pēdu konteinerā ietilpst 2000 šādu ķeblīšu, un kad mums kāds amerikāņu vairuma tirgotājs prasīja, cik varētu būt apmēram transportēšanas izmaksas, mums tad sanāca apmēram $1,5 par ķeblīti, tad viņš atzina, ka tās ir zemākās transportēšanas izmaksas, kādas viņš jebkad ir mēbelē redzējis. No Latvijas uz Ameriku tādā nozīmē.
Lūk, viena no saistītām versijām ar polsterētu zēdvirsmu. Šis ir krēsls Trīmo, kur esam mēģinājuši meklēt iespējas padarīt detaļas plānas, vieglas, tādējādi nezaudējot krēsla stiprību. Rezultātā izdevās iegūt varbūt arī jauna vai svaigāka, teiksim, tāda modeļa vai krēsla, teiksim, veidola. Krēsls Zipper, kas ir, varbūt šajā konkrēti bildē neatklājās fakts, kādēļ viņam izvēlēts šāds nosaukums, bet šeit tas iespējams ir redzams labāk. Tad sēdītes un krēslu kāju savietošanas princips mazliet atgādina rāvējslēdzēju, tāpēc, ka tad mēs sēdekļa virsmā, monobloku virsmā iegriežam tādas īpašas robas un pretējus savukārt iegriežam kājās un savietojam šīs kājas tā kā pēc rāvējslēdzēju principu, kas ļauj samazināt krēslā izmantoto detaļu skaitu līdz 4 un ļauj arī neizmantot nekādus skrūvju un tā tālāk savienojumus, ko bieži vien saplākšņu krēsliem neizbēgami izmanto. Šis ir tātad Blūma ķeblītim jaunākais brālis, kurš ir krietni garāks augumā, jo pēc ķeblīšu palaišanas tirgū daudz prasīja, ka bet bāra beņķis vai tā nebūs. Tagad tas ir. Oktobrī Ķelnē Orgateka izstādē viņš tika pirmoreiz rādīts plašākai publikai. Tātad atsauksmes ārkārtīgi labas, mums pašiem tas ļoti patīk. Bez tam arī funkcionāli viņam piemīt šīs pašas Blūma īpašības, var krāmēt torņos. Un cilvēki vai arhitekti, dizaineri, kas strādā ar restorāniem, bāriem, šo īpašību novērtē ārkārtīgi augstu, jo izrādās esot samērā maz bāru beņķis, kurš var šādi sakraut. Viena ļoti būtiska mēbeļu grupa priekš mums ir krēsli skatītāju zālēm. Tad tīri vēsturiski mēs esam strādājuši ar šo produktu grupu jau samērā sen, apmēram 10 gadus. Un šobrīd, kad esam pievērsušies ražošanai no sākuma līdz produktu ražošanai no sākuma līdz galam, tad mums ir pavērušās iespējas arī attīstīt šo atsevišķo krēslu segmentu. Darba šeit ir ļoti daudz, Latvijā zāles ir ļoti pieprasītas. Tiek rekonstruēti vecie lauku kultūras nami un skolas un būvētas koncertu zāles un rekonstruēti teātri un tā. Tādēļ darba tur ir ļoti daudz, bet ļoti daudz ir arī problēma. Un dažas no tām ir, ka katrā projektā ir vajadzīgs kaut kas savādāks. Neviens arhitekts negrib izmantot to standartu, nosacīto standartu, ko mēs esam izveidojuši. Tādēļ ar vienu nākās pārtaisīt, pielāgot, mainīt ne tikai fiziskos gabarītus, bet arī mehāniskos mēslus un tam līdzīgi. Kādēļ man personīgi patīk ar šīm lietām strādāt, ir tas, ka ir ļoti daudz mehāniskās daļas, kas tiek šādos krēslos ietvertas. Tad parastā praksa ir tāda, ka viņas nevar nekur nopirkt. Viņas principā jāizdomā katram pašam. Jo tie, kas kaut ko līdzīgi ražo, tur diezgan lielā noslēpumā šīs mehāniskos mezglus un viņa darbības principus. Tātad iepriekš ir krēsla sērija, kas ir domāta teleskopiskajām tribīnēm, ko izmanto dažkārt
multifunkcionālās zālēs, lai zāli tad no amfiteātra pārvērstu par deju placi. Tādēļ krēsli ir vajadzīgi nogāžami. Tad šeit ir modelis, kas pilnībā nogāžās uz grīdas un ļauj šīs teleskopiskās platformas sabīdīt un atbrīvot zāles grīdu. Te varbūt tādi daži skati vairāk uz detaļām. Šāda krēsla dizains, tad, ja mēs viņu sākam parasti no baltas lapas, tajā tiek ievērtēti gan tehniskās prasības no pasūtītāja, gan arī akustiskās prasības, jo būvakustiķi šādu raksturu zālēm izvirz ļoti bieži prasības tātad pret krēsla kā būvķermeņa skaņas absorpcijas īpašībām. Ārkārtīgi interesanta tēma, līdzīgi kā kvantu fizika. Tā. Mazā ilustrācija, tātad šeit ir viens tāds konstruktīvs vingrinājums kustīgai krēslu riteņu bāzei. Tad lai krēsls darbotos pēc iedomātas scenārija, tad ir šādi te dažādi automātiski vai pusautomātiski darbojošies mezgli jāizstrādā. Tā tad ir tāds 3 stadijas, ja, kas atspoguļo krēsla uzbūves principus un, ja tā var teikt, krēsla rentgens. Lūk, un tad, varbūt nobeidzot savu necilo uzstāšanos, gribējās palielīties ar tām balvām, ko mēs esam ieguvuši. Tātad Red Dots Deco Amerikā ir tāds International Design Awards, kas ir mīt Kalifornijā, tad piešķīra bronzas godalgu tam pašam Blūmu, gan balvu dizainā Blūmam, un tad jaunā IF balva, kas ir zirdziņš piebiedrojies šeit plejādē, par ko mums, protams, ļoti liels prieks. Īsumā tas arī viss. Tas, ko es gribēju šajā savā īsajā uzstāšanās akcentēt, ir, ka ar dizainēšanu varbūt viss sākās, bet beidzās tas ar ražošanu. Un, pārfrāzējot Ciruļa kunga tēzi par to, ka jo vecāks kļūst, jo vieglāk ir uzdizainēt krēslu, varbūt pat saražot gan grūtāk. Paldies!